Čau visiem! Atbraucām uz tādu purva ezeriņu. Šodien ar Iļu kopā. Te ir šitāds te brīnums. Spiediens spiež ledu lejā. Viss ir ūdenī. Diezgan daudz, teiktu pat. Ko pamēģināsim paķert. Baigi daudz jau nesanāks pablandīties. Diezgan smagi iet. Tas ūdens sniegs papildus. Mēģināsim kaut ko noķert. Jā, viņš viss tāds ir. Sākumā jānoķer dzīvā, tad jāuzliek kādu ūdiņu. Jāskatās, kas te šodien ķersies. Vai vispār kaut kas ķersies. Blandījāmies šitien. Kaut kāds pāris asarīšus dabūjām ar Iļu. Katram pa 2 asarīšu varēs uzlikt, katrs pa 2 ūdām. Bet, nu jā, baigais ūdens. Izdomājām aiziesim uz to galu, paskatīties, kas tur būs. Varbūt tur ūdens nebūs, jo te ir diezgan. Tikko izšāva ūda un smuki tin prom. Gan jau maziņa dūcīts kāds. Un nav nekā. Šitā tinu nekā. Pat nebija pretestības. Nu ko, otrais šāviens. Bet izskatās, ka netin. Beigās kaņa. Tā kā kaut kāds zars nokrist vai kas. Tin? Jā. O jā, smuki tin. Turi. Labi tin. Laba. Nē, nav laba. Sākums. Juhu! Pirmā līdecens uz ledus ir tāda tumša purva ezeriņa. Tāda tumša. Jālaiž vaļā. Lai aug lielāka. No, laidīsim vaļā. Atstājām asarīt viņai mutē. Lai aug. Un aiziet. Aizgāja. Aizpeldē. No, pirmā zivs man arī ir. Jāliek vēlreiz ūda. Sākumā bijām tanī galā. Tagad ar to mālu atnācām uz šejieni. Viena ūda te. Viena te izšāva. Tur izšāva tina ļoti spēcīgi, bet nekā piecirtu pat nebija nekāds pretestības. Šitien izšāva zemēriņš. Tā kaut kā pagaidām. Čābīgi. Paskatījos dziļumkartē. Tur pie urbja sākās kants mala. Aiziet no 2 metri uz 4. Tad doma tur iet pēc tam. Grūti smagi. Atnācām no tā stūra uz šito. Ielikām ukut skrējot. Šitā mēra. Šitā baigi skrēja. Šitā uz mājāmies. Paņēmu knaiblītes, kuras viņas lika rekri. Šitā labi izskrēja. Smuks skrējiens bija.
vaļā. Tāda skaista līdaka. Otrā uz ledus. Otrais šāviens no tā paša āliņģa, kur pirmīt noķēra to līdaku. Izskatās, ka šitā netin. Tā kā lai es jūs nolieku. Re, kur ir tā līdaka viena. Trīs šādi, ko vēl viena. Sāk tīt. Šitā laba. Vajag pretojās. Trakā kaut kāda. Vēl lielāka. Paskatieties. Divas jau no viena āliņa, bet šitā ir smuka. Paskatieties. Kas pa skaistuli. Smuka. Šitā 2 kilo noteikti. Jau otrā no viena āliņa. Liksim vēl vienreiz. Būs trešā arī. Kaut kāds iztika tikko notika. Ieliku asarīti. Reiz momentā pagriezos. Gāju līdz kastē un ikšā. Nezinu, tagad tā ir zivs vai nu kaut kas tur nogručīja. Maziņš asarīts bija. Nevarēja pats izšaut. Ne, vienkārši nebija aizāķējies kārtīgi. Šitais te karodziņš aiz spolīts. Šitā būs viltus trauksme. Lēnām, lēnām. Ja lēnām ceļ, tad var just. Līdaka. Ir līdaka. Vai ierī? Nezinu, bet bija līdaka, ir līdaka. Jo pretestība parādījās. Kaunais, divas jau ir uz ledus. Reku. Un tur iespējams būs trešā tuliņā. No viena āliņa. Bet tas asars tik maziņš, varbūt vajadzēja cirst. Tagad atkal tāda pati situācija. Tā kā iepriekšējā video klipā. Ja būtu filmējis un tinis, būtu tieši tāda pati situācija. Nolaižu mānekli, mēģinu 4 reiz pietīt un līdekli reiz paņem. Mānekli, dzīvo dzīvotini. Labi, mēģinām cirst. Pameta. Laikam pameta. Vajadzēja pirmo reizi cirst. Pameta. Vajadzēja cirst, tā kad sajūtu pretestību. Pameta. Laikam sajūta manējo pretestību. Nu neko, ja jau viņa vēlreiz izšāva, tad jau varbūt paņems tuliņām vēlreiz. Aiztinusi bija gabaliņa. Tā, 1, 2, 3, 4. Nolaižam vēlreiz līdz gruntī. Tā, 1, 2, 3, 4 un pusīte.
Nav izšaus. Vai laiciņu vajadzēs. Iļam arī cope. Tikko izšāva karodziņš. Tāds ūdens uz tā ledus. Galvenais viņš tina, smuki tina. Bez topē. Būs. Šitam jābūt. Laikam pameta. Sajūta āķi vai ko. Vai nu arī būs? Nē? Izspļauj. Zālēs ievilka tāpēc. Redz atkal? Jā. Tas ir Galvenais interesanti ir tas, ka šitam te reku stāvi viss vienkārši ūdenī tā, kad nemetās pa vidu dīķim. Ir tā, ka tur vispār ūdeņa nav un sniega ir mazāk. Sanāk, ūdens ir cēlies, viss apkārt, tuvāk pie zālēm ir ūdenī, un pa vidu ir pacēlies uz augšu, un tur viss normāli. Grūti iet pa šitādu, ļoti grūti. Bet, pagaidām copa ir diezgan labi. Ja no sākuma likās, ka nekas vispār nebūs, pagaidām diezgan normāli. Tā arī nesagaidīja vēl viena šāviena. Tagad iesim tur pie tām niedrītēm. Saliņa, pie tās saliņas. Tad jau lēnām garām uz mašīnu. No sākuma tā kā cerīgi bija, bet pēc tam apgrieza. Bet vieta smuka. Pirmo reizi šodien makšķerēja, bet smuki. Iespējams vēl atbraukšu šeit. Dziļums arī labi staigā te. Īstenībā arī ko darīt te. Vairākas reizes pabraukāt, lai izprastu to ūdenskrātuvi. Tad jau būtu pašiem vieglāk makšķerēt. Bet pagaidām priekš pirmās reizes jau labi ir. Man tīri labi patīk. Tādiem maziem asarīšiem ķeram. Atnācām līdz salai. Ieliku vienu ūdi te. Te ir dziļums kaut kādi 50 cm. 100 ir līdz pašai ūdas augšai. Un tur ir kaut kāds metrs. Iļa ieliks vienu tur un vienu tur. Aplikām apkārt ūdas salai. Lai pastāv kāds 20 minūtes. Ja nē, tad es priekšu. Te ūdens krietni vairāk. Arī kur iemesls ir. Paskatiet, kā spiežās augšā ūdens. Tā. Mēģināšu parādīt tujām. Redzēt? Un te viņi tādi ir vairāk izrādās. Te ir viens, tur vēl viens ir. Gan jau vēl kaut kur ir. Te, ka iet. Tik daudz ūdens. Kaut kā nedabiski, kad ārā sals vēl vakar bija -20. Ar šodien vienkārši pa ūdeni jāstaigā. Tāds sanāca video. Ar kaut tām zīvīm jau noķērām. Bet uz šajā noteikti ir jāatgriežas ar dzīvajām, jo te dzīvot atrast ļoti grūti. Bet interesanta vieta. Mēs šodien copi beigsim.
metīsim mieru. Bet nu šeit vēl noteikti būs jāatbrauc. Labi visiem. Paldies, kas noskatījās video līdz galam. Es zinu, es jau jums esmu apnica tām līdekām visu laiku trankājot. Bet kamēr vēl var, tikmēr ir jāķer. Jo pēc tam sāksies saudzēšanas laiks, tad jau nevarēs. Labi visiem tā. Pirms gājām nosti. Iztīrīja kasti no sniega, ledus. Un. Viss izņem ārā no kastes. Nastāja uz ledus. Un tagad man ir jāiet pakaļ zivīm. Turien. Paņēmu maisiņu līdzi. Piekusā. Ka sauļojās abas divas. Parādiet īsi pīs.